Tā, čau, draugi, jūs Tropu Studio kanālā. Mums ir šodien jauns video par šito. Un cik vēl iespējams? Tā, čau, draugi, jūs Tropu Studio kanālā. Kā jūs varat pamanīt, mums ir jauna kameriņa. Mēs cenšamies, lai jums ir foršāk skatīties video, labā kvalitāte, tāpēc lūdzu spiežam tos laiku. Mums šodien būs jauna sērija par šito mašīnī, kas man stāvēs muguras, bet vēl es jums ir nerādīšu, jo bija komentārs, ka negribās redzēt sākumā jau gatavu produktu. Mums ir BMW 5. sērija, viņai būs dramatisks izmaiņas. Auto sākumā bija ļoti nogurs, ļoti palietojies. Mēs viņu, kā vienmēr, sakopām. Plus mēs vēl uzlikām viņam aizsvaru pārklājumu, vēl lūpas salikām, spoguļus, notonējām lukturs un, karoči, būs kruts video. Paldies! O! Vlogeri! Tāds filmēs, tas būs jaunā superzvaigzne. Tātad labdien, labrīt, sveicināti. Šeit mums ir atnācis jauns klients ar BMW F31. Pareizi es saku, vai ne, Robi? Laikam. Man liekas, ka 31. Iesim apstīties priekšpusi. Automašīna diezgan laba. Nav viņa labi, bet nav. Var redzēt. Nu, salonā varbūt izskatās daudz maz koptu, bet virsbūve ir diezgan sašuta. Diski pat ir. Viņš nomazgāja. Klients ir rūpīgs cilvēks, ļoti foršs cilvēks. Viņš reāli atved nomazgāt mašīnu. Tie, kas atved nomazgāts, nozīmē, ka viņi kaut nedaudz tev ciena. Jā, tas ir tiesa. Nekādi dziļie skrāpēji mums nav. Ir, vienkārši lampas vajag. Jā, sākās. Nu labi, ieslēgsim. Te jau viss ir ieslēgts. Jā. Aizbraucot tur. Atver bagažnieku labāk. Viņš pats varās. Pats bagažniekā. O, šīs dienas epizodē būs Maxton tunings. Es nesaprotu. Šitā noteikti ir lūpa. Nikola, kas tas? Nē, bet reiz viņam šitās līmē. O, Nikola jau saka kaut ko. Nikola saka kaut ko. Let's go! Par šo defektiem varam neuztraukties, tā ir. Tur vēl ir aizsaru uzlīnīgi. Nikola pieeja otrā pusē. Vai, es kameru es nevaru. Tā, draugi mīļie, karoči, klausieties, ko mēs darīsim priekšā. Lukturīši liksim uzvads viņam priekšā ļoti skaists. Mēs priekšā krāsosim šito chromoto resti. Būs vienkārši melna un būs daudz smukāk. Un priekšā mēs vēl liksim klāt lielu lūpu. Mums sānā ir šitāds chromiņš. Mēs viņu arī pilnībā krāsosim melnu. Pastīsimies, varbūt mēs vēl lukturs noliksim ap leju, bet to es vēl toči nezinu. Mēs šitam sānu spogulītam liksim M spoguli virsū. Mums ir ručka, un uz ručkas arī chroms. Mēs to arī krāsosim uz visām 4 ručkām. Tā, mēs liksim šādu spoileri klāt viņam. Iztīsies bišķi agresīvāk. Super, paldies liels asistenti. Mēs viņam krāsosim izpūtējs melns, un šito palēko plasmas mēs arī krāsosim melnu. Un vienīgais, kas viņam nebūs melns, ir luktura aizmugurējie. Un te es viņam teicu, ka varbūt vajag pietonēt viņus vai plēvu vismaz novilkt. Kā jūs domājat? Vajag lukturs pietonēt aizmugurējos? Jā. Loģiski. Ko dari, Santa, pastāst? Es palīdzu Nikolai izņemt plastelīnu. Plastelīns ir tāda baigā maita, tad, kad viņš ir savs. Pastāv kastītē labu laiku. Re, kur mēs mēģināsim viņam tagad izslīpēt ārā putnu kakas.
Vismaz tagad var defekts normāli redzēt. Mēs tagad sākam ar to, ka mēs pieslīpēsim. Viņam nesmukās defektu vietiņas, kur ir sājas laka. Es jau redzu, ka šitā sājušanas vieta ir baigi dziļā, kad viņi nesanāks pilnībā novākt. Īpašnieks ir gudrs cilvēks. Viņš uzreiz pie manis atveda. Viņš saka, Robi, visi vecīti riktīgi slikti šajai mašīnai. Un es zinu, ka tu varētu izdarīt, lai labāk. Mašīnīt ir ar diezgan maz nobraukumu. Priekš savu gadu auto, es domāju. Un viņa kopumā nav nemaz tik sliktā stāvoklī. Viņai vienkārši tā virsbūve ir tāda bišķīta sagurusi. Nikola mums tagad uzpūt uz disku šķidro vasku. Tas mums dos nedaudz hidrofobu, plus arī spīdumu. Tā kā mēs esam kārtīgi viņu uzsmidzinājuši, mēs pēc tam viņu ieslaukam visās maliņās, kārtīgi pašu disku noslaukam, un tad mums tas disks vairāk spīdēs un vieglāk mazgāsies un mazāk smērēsies. Tagad mēs esam disku noslaucījuši, un tagad Nikola mums uzklāts riepu šķidrumu. Tas mums iedod klāt spīdumu un arī hidrofobu pašai riepai un mazāk visādas smilts. Vispār mazāk es nezinu īstenībā, jo viņi ir taukaini. Bet rodās hidrofobs riepai un viņi arī paliek vairāk spīdīgi. Tā, draugi, jūs nepēršat uzmanību, ka tur ir tās hologrammas, bet paskatieties atšķirību blakā. Vienkārši cik tā, ka šeit viņi ir pelēki, necaurspīdīgi, vienkārši šeit ir pilnīgi mērķis. Šeit tu lies apmēram vēl kaut 3 soļi ar pastām, bet vienalga tā atšķirība ir vienkārši spīdumā milzīgi. Šī daļa ir nopulēta, šī daļa nav nopulēta. Šeit nav nopulēts, saskrāpēts, necaurspīdīgs. Es esmu jau pamanījis to, ka gan jumts, gan kapots ir krāsots, un šiem automobīlim ir ļoti daudz detaļas, kurējās ir krāsots. It kā viņas pulējās salīdzinoši labi, bet tev var kaut kāda brīnuma sanākt. Šitā kā atbrauc šajos bērnus var atbraukt jebkurš no jums, jo šis ir mūsu mīļais skatītājs, viens no viņiem visiem, jūs jau tagad esat diezgan daudz. Un viņš pie manis atbrauc un saka, Rob, es jau zinu to, ka šitā mašīna nav perfekta, bet vecīti tā kā lūdzu izdara visu, ko tu var un lai maksimāli labi. Un tagad dzirdot tādas vārdas, man ir vienkārši vēl lielāka atbildības sajūta, ka mums ir no šitā zvēri jāizspiež maksimums. Tā kā šonedēļ mēs tā darīsim, bet šodien pietiks jāatpūšās, lai rītā var ar pilniem spēkiem turpināt. Ja jūs kārtīgi apskatāties, tad viņiem jau galīgi viņš ir izbalējis, viņš ir tāds pelēks. Mums vēl ir smalkā pasta, protams, pēc tam uz šitā melnā. Bet tā atšķirība vienkārši krāsas pat mainās, jūs saprotat? Lūgums pievērst uzmanību uz šiem plasmasiem, mēs varam redzēt atšķirību spīdumā. Es saku, tā krāsa pat mainās. Vienkārši paskatieties, cik šitas ir pelēks, un tas ir tāds melns, dziļš. Normāli nākās pačkarēties, lai tāds mazs detaļas, 2 soļu pulēšana, ne vēl smalkā pasta, tā ir 3 soļu pulēšana, normāli laikus to aiziet. Bet vienkārši tas rezultāts, viņš ir, dramatiski liela atšķirība ir. Jo tagad viss šitās detaļas vismaz melns un spīdīgs, viņš vienkārši bija pelēks un, vispār nebija šitāds skats, kāds ir tagad. Paralēli tam, kad mums darās šitas burvīgais BMW pulējās. Kur mums ir arī šitāds 850 smugs balts, viņam tagad darās salona detailings. Visi ir diezgan nopietni paņēmuši šito fīču. Ja mēs vispār runājam par jaudīgām mašīnām, jums vajadzētu iet iekšā manējā Instagramā Rob Studio, jo tur ir Vītola M4. Tur ir forši video ar to, kā mēs viņam detailam salonu. Uztaisījām padziļināto ķīmisko. Tā kā jūs man nesakot Instagramā, jums vajadzētu piesakot, jo es tur arī lieku dažāds interesants video par atam.
Es uzreiz varu pateikt to, ka bagažnieks bija nenormāli nogurs. Visur bija dziļie skrāpējumi, bet īpašnieks man uzreiz pateica, Robi, tur būs dirsā, ņem nervu zāles un dara visu, ko tu var izdarīt. Es nezinu, kuru reizi es to saku, bet tā, karoči ir. Šeit tāda nesmuka vieta palika. Bet pastieties, es tur skrāpējums tik ļoti esmu nogludinājis, ka viņas bez lampas vispār redzēt nevar. Jā, mīļie skatītāji, tas bagažnieks nav perfekts. Viņš nav perfekts, bet salīdzināt, cik ļoti mazāk ir skrāpējumi. Daudz mazāk skrāpējumi ir, lakas caurspīdīgums palielinājās. Būs daudz labāk nekā bija pašā sākumā. No tāluma tas bagans vispār vienkārši spīd un laistās. Sanda, ko darīs, ja tu izpūtēji pastāsti? Likuši 46. Pastāst, vecīt, kas notiks? Tu gribi, lai pastāst, ir jāiet strādāt. Pasaka to, ka viņi tiks krāsot melnā krāsā. Viņi tiks krāsot melnā krāsā. Noslīpēs smuki, redz, te viss netīrs. Jā, viņi tagad nav smuki, pēc tam būs melna smuki, tā kā jauna. Nav viņas notīrīs, viņi nesmuki. Apsūbējuši, notīrīs, nokrāsos, būs tā kā vajag. Otrs cimds atļauj. Vecīt, varēs saslīpēt? Gan jau. Riktīgi čotk vajag, riktīgi perfekti. Tā, kad, mērcē. Mēs jau savādāk nemākam. Re, kur mums ir empaks spoguļi, bet ja mēs ieskatāmies kārtīgāk lampās, tur tā laka ir galīgi čau. Re, kur ir mans pirksts. Redziet uz to laku. Tāpēc mēs viņus pārkrāsosim un laku uzliksim kā vajag. Tagad mēs iedosim mūsējam slīpēšanas meistaram. Slīpēšanas meistars ir man aiz muguras. Labi, mums ir 2 slīpēšanas meistari. Sanda, pagai, pastāst. Ko tu dari? Ņem nost krāsu. Ar šitādu te naidīgu aparātu noņemam visus defekts līdz plasmasai. Tam gruntēsim, lai ir atnācis defekts ir. Noslīpējam līdz plasmasai. Ir defekts, kas būs bišķi jāpiešpaktelē. Nē, mēs nešpaktelējam vispār. Mēs piekausēsim un tad noslīpēsim. Jā, mēs nešpaktelējam. Labi, šeit mēs darīsim šitā. Svarīgākās vietas ir noslīpētas, kur te bija laku nodrupus nost. Jā, viņam, man liekas, visur bija tā laka nodrupus. Viņam šitās vietas, te, kur ir vairāk slīpētas, tur bija laka nodrupus nost. Parunāsim par šito skrāpējumu. Kāda ir situācija ar šito švīku? Skatieties, te ir viens stūrs, otrs stūrs. Šitā vieta ir man pirksta lielumā. Švīka ļoti nesmuka un ļoti dziļa. Maksimāli bīstamā vietā, kur ir veseli 2 stūri. Skatīsimies, kā man tas izdosies. Pilnībā viņš nenogāja, tas jau bija uzreiz skaidrs, viņš bija šausmīgi dziļš, bet es ļoti noglunēju tās malas un rekur, ja nav gaisma, mums visur ir gaisma. Ja nav gaisma, tad viņš vispār acīs mazāk krīt. Bet jā, nesanāca man diemžēl viņu pilnībā noņemt. Man bija vienkārši bail slīpēt tālāk, jo spārns ir krāsots un nezinu, kas tur notiks. Višķīt labāk atstāt skrāpējumi nekā uztaisīt caurumu manam klientam.
tika uzlīmēts plēvs gan uz priekšējiem lukturiem, gan uz aizmugurējiem, bet plēvs, kas tika uzlīmēts uz priekšējiem, atšķirās no tām, kas tika uzlīmēts uz aizmugurējiem. Tagad mums iekšā, skatoties, vispār nepateiks, kad ir uzlīmēta plēva. Jums varbūt var likties, ka tā ir caurspīdīga aizsarga plēva, bet tā īstenībā nav. Tā ir paštumšinošā plēve. Es nezinu, vai es pareizi pateicu latviski, bet īsumā sakot, šī plēva iekštelpās vai tumsā, kad uz viņu nespīd saule, ir pilnībā caurspīdīga. Jūs nepateiksiet, ka tur ir virsū plēva, bet ja mēs izdzīsim ārā auto, viņš sāks patumšināties nedaudz un tā kā sajiet kopā ar to visu auto tumšo būtību. Mums tas dod ļoti foršu efektu saules gaismā. Saules gaismā priekšējie lukturi būs tumšāki. Bet atkal, piemēram, ka viņš brauks pa tumsu, tas nebojās redzamību pašam šoferim, un lukturi tikpat labi spīdēs, un nekas nebojās tā kā to stāru spīdumu no pašu lukturu. Tā kā sanāk, ka šī plēva ne tikai aizsargā pašu lukturu, kas jau ir plus, viņi vēl iedod stiliņu, viņi paliek tumšāk. Tad, kad es pabeigšu visu auto, kerāmikas un visu šito, es noteikti izdzīšu ārā un cerēsim, ka varēs visu ļoti forši redzēt, kā tas darbojās. Par aizmugurējiem lukturiem viss ir īstenībā daudz vienkāršāk nekā ar priekšējiem. Uz aizmugurējā luktura mums stāv vienkārši pietonēšanas plēvu. Mēs uzlīmējam šo plēvi. Īpašnieks sākumā nemaz nebija tā kā plānojis ar to plēvu. Viņš man teica, ka viņš grib nokrāsot savos izpūtējus melns un to plasmas melnu. Viss chroms uz ručkām, kas ir melns, un vēl arī uz spārnu melnu detaļu, un kroči visu kaut ko viņš gribēja melnu. Man ir tā, ka es vispār skatos uz lukturiem, un tie lukturi, kas mašīnām nāk stokā, kas ir riktīgi sarkani, ja viņi nav pietonēti, man vispār riktīgi viņi nepatīk. Un es saku tam savam klientam, es viņam saku, varbūt jāpietonē ir arī tie lukturi, ja mēs visu mašīnu tā kā taisam melnu, plus viņi visi būs sapulēti, viņi visi būs tādi ar gangsteru piesitienu. Es saku, vajag varbūt pietonēt lukturs. Viņš man saka, Rob, es gribētu pietonēt, bet es negribu pēc tam ar to apskat čakarēties un tad atkal jāved tonēt un viss tas. Es viņam saku, klienti mīļais, davai novalkam tev plēvi. Izvēlējāmies plēvi. Bija tāda, kas bija ar tumšāku toni, melno, palēko. Un ir šitādi, kas ir ar zilo tonu. Es izdomāju, ka labāk līmēt plēvu, kas ir ar zilo tonu, tāpēc, ka pats auto ir zilā krāsā un ļoti labi, man liekas, saskan šitas tons ar pašu auto. Viņš tā kā sajiet kopā. Pirms tam tie lukturi bija daudz sarkanāk. Tagad viņi nav tā kā tumši, tā kā man uz savu Mercedes, piemēram, lukturi ir daudz tumšāki. Bet viņi vienkārši saplūs vairāk kopā to virsbūvu un izstāsta, ka viņi vairāk tur iederās. Labrīt! Ja kādam interesē, kā iet manai veselībai, tad es jūtos šodien daudz labāk nekā šitā video sākumā. Skatieties, kas man te tā notiek. Paskatieties, cik tas slēgsnes jau smieklīgi izskatās. Viņš vispār citā krāsā ir. Šis draugs ir pilnīgi pazaudējis gan savu krāsu, gan visu, karoči viņš ir pilnībā pazaudējis. Kā mēs viņu tūlīt glābsim? Nu, ir gatavs uz krāsošanu, saslīpēts viņš ir. Zils okeāns. Nos no dīdeliņa noiesim tagad. Aiziesim pie šitā kunga. Apvaicāsimies, ko viņš dara. Detailing. Detailing? Jā. Tagad mums arī ir detailings zem mašīnas, jā? Kardānu polirujam. Kardānu pulē? Aha. Kādas pulēšanas aplīšas jūs izmantojat un pasts? Koper grīsē? Jā, и вот это. Jā, das ist gut. Viss? Gatava mašīna? Tēti! Riepa nav! Только колеска стоит будет. Pasteidzies uz tēti virsbūvi.
Tētim Mercedesam arī ir tāda pati virsbūta, kā šitam bembim. Man liekas, to vajadzētu atrast kādu labu pulētāju. Лучше, чем я, нет никого. Kādu labu pulētāju, kuram nav 3 mēnešu rinda. Ja kādam interesē, kad ir krutāk, tagad kameru var daudz ko vairāk redzēt, šitie punktiņi, ja, viņi nav izpulējumi, kas tie ir iesitumi no akmeņiem. Viņi ir deformējuši paši lakas un krāsas virs, un tas ir tāds uz iekšu. Es skaidroju, lai mazums kāds skatītājs nesaprot. Un arī pilnīgi katru švīku nevar arī izpulēt. Ir bīstami pilnībā visu pulēt. Sapulējies slieksni, draugi. Viņš iegūs savu krāsu, bet, protams, kad tas viss krāpējums tur nenoņēma. Redziet, tagad vismaz vienā krāsā durvīm un spārnu. Ir tur gan skrāpējumi, gan akmeņi iesitumi. Bet, ir labāk nekā bija. Un tas tomēr ir tikai slieksnis. Tagad mums ir gaisums un mašīna ir pacelta, bet ja mēs viņu nolaidīsim un precīzi gaismas stars nekrīt uz slieksni, rekur, ja mums nav dīteili ar gaismu, un vienkārši šitā, tad tas slieksnis izstās pat normāli. Es jums varēju neslēgt dīteili ar gaismu, bet ieslēgt šito un pateikt, kad viss ir rīktīgi labi sapulēts, bet es tā nedaru. Es esmu godīgs ar saviem skatītājiem. Tā mums ir rekur bedrīte uz vadītāja durvis ļoti nesmuka. Katru reizi, ko vadītājs iet klāt pie durvis, viņam jāredz tā bedrīte ručkorot vaļā. Tagad mūsējais meistars mēģinās to bedrīti izņemt ārā, vai ne? Да. Rekums ir tā pat vieta. Tīrs. Pilnīgi perfekti. Nav fokus, tāpēc, ka pārāk labi nopulēts. Pārāk спидīgs. Молодец! Видел, какую я щелку залез? Jā. Parādi skatītājiem, kur tu ielīdi. Parādi. Вон, видишь, вот там, вон, кругленькое отверстие. Jā. И через него только могут залезть, потому что это усилитель приклеен. Wow. Magic Evgeni. Tā, rekur, mums ir tā pati durva vadītāja durva, ja, skatītāji. Rekur ir nākamie 2 upuri. Tam 2 jamki, да, заметил? Да. Tagad mūsu meistars izlabos viņu, vai ne? Возможно. Vienkārši šitādu metāla stieni. Šitādu. Šņem un no otras puses baks metālu un zūd bukts. Atkal. Nevar viņu vispār pamanīt. Magic. Показать хитрость? Nu. Вот она. Хитрость. 5 пальцев, видел? Kādā krāsā viņš ir, Sandi? Zili melns. Zili melns. Karoči bija 2 varianti. Šito detaļu krāsot vai nu melnā krāsā, vai nu tumši zilā, kas ir automobīļa krāsa. Es no sākuma klientam saku, jākrāso viņš moški melns, jo tur viss apkārt ir tā kā melns detaļas. Bet tad mēs sapratām to, ka ja nokrāsos viņu melnu, ka pazudīs kontrasts starp detaļām. Labi, es aiziešu parādīt. Viņš saka, ka varbūt šitā daļa jākrāso mašīnas krāsā, no tumši zila. Bet es ar savu dizaineru acu un cilvēks man patīk melna krāsas, redziet, šeit ir melns, šeit ir melns, šeit ir melns, te ir melns. Mēs esam tagad tā melna elementu krāsosim. Es no sākuma padomāju, ka varbūt jākrāso viņš arī melns, jo, tā kā tumši zila mašīna, un tad viņam sanāk, ka jau tā melnā krāsa jau otrā krāsa mašīnai, secondary color, tā kā ar ko spēlējās, tā kā visi elementi, tūnīgi arī šeit, piemēram, būs melns. Es nezinu, kā to paskaidrot, bet, karoči, man likās, ka jau, ja bliež daudz ko melnu, lai ir pavisam melns, tā es gribēju to teikt. Mēs man teicu stāvējām aizvakar un runājām un skatāmies uz to lukturi, un mēs domājam, ja viņš būs viss melns, viņš galīgi pazudīs. Tā kā melns uz melnu viņš pazudīs, un tad mēs izlēmām, ka tomēr jākrāso tajā tumši zilā mašīnas krāsā. Tāpēc, kad tā viņš vairāk izcelsies. Tā, man mīļie skatītāji, tagad šajā burvīgajā vakarā mēs sāksim kerāmikas procedūru šajam burvīgajam auto. Es atvainojos, ka es biju tik romantisks, bet mēs ļoti forši tagad aizsargāsim šito spīdīgo mazulīti.
Šobrīd uz loga uzliksim nenormālu krutu hidrofobu ar selantu, tā lai manam foršam klientam ir lietutiņš, kad brauc un līst lietas, lai viņam ir ļoti laba redzamība un nekas netraucē. Buferis tūlīt izliksies. Ja kas skatītāji nebaidāties, es vēl pēc tam sakārtoju visu buferi, lai viņš izstās pilnīgi perfekti. Tā kā, ja jūs redzat tos nospiedumus, un kad mašīna tiek atdot, protams, ka viņi tur nav. Tāpat arī ar šitajiem. Kamēr darās bembis, mums paralēli darās buss. Re, kur ir mūsu mazais darbinieks. Kāds sajūtas? Es sapratu, labi. Mums ir šitāds. Tas ir tieši tāds pats, tā kā man stāv uz manējo Mercedes. Un viņam uzlikās priekšā lūpa un sānā lūpa. Un man vēl šitādi palika pāri, jo es viņus biju pasūtījis vienam citam klientam. Šitādi vēl spoilerīši iesklās šitam bembītim. Man liekas, ka viņi būs labs papildinājums sānu lūpai un priekšējai. Tas ir tāds turpinājums apkārt visai mašīnai. Tā kā es viņam piedāvāju bišķīt pielikt nevis Maxton, bet šķūningu. Un viņš saka, ka jāliek, ka labi izstās. Tā, draugi, tā situācija tāda, kad kerāmiks ir salikts, auto ir sapulēts, viss lūps ir pielīmēts un viss spoguļi uzlikt. Un šobrīd es jau jums safilmēšu gala rezultātu, kā mums viss te izskatās un kādu auto mēs jau atdosim klientam. Smuku, spīdīgu, sačinīts, atķūnēt un viss būs čotka. Tikko atdevu mašīnu klientam, es izdzinu ārā to bembi. Es jau pats neredzēju, kā izstās tā plēja uz priekšējiem lukturiem. Un es izdzinu ārā to bembi un vienkārši skatos, kā izstās tās eņģeļa acis ar to plēju un man tāds wow! Es biju tik ļoti izbrīnīts, cik labi izstās tās eņģeļa acis ar to plēju. Kad viss salikās kopā, bija vienkārši tik labs kāds mašīna. Tiešām pilnīgi cita mašīna. Tikko es atdevu klientam mašīnu. Pirmais, ko viņš man pateica, tā nav man mašīna. Es jau saku, vecīt, cita mašīna. Klients ir ļoti laimīgs, apmierināts un milzīgs prieks, ja es varētu nodot visas tās pozitīvās emocijas, kas man tagad ir. Jums, man skatītāji, bija mašīna sliktā stāvoklī un ļoti parasta. Tētis bišķī pielika savu krāsošanas maģiju. Klients malacis, tā kā viņš jau manīm sazinājās, viņš man tur teica, ka gribās uzlikt lūpas, to es viņam saku, davai vecīt, viss būs, tā kā sūtam tik augšā daram. Uzlikām visu tās lūpas, izpūtais nokrāsojām, bamperis nokrāsots, tur priekšā lūpa aizmugurē, sānos, vēl mēs no sevis pielikām. Lukturu tonēšana uz aizmuguriem lukturiem vienkārši pilnīgi perfekti trāpīts ar toņu izvēli, es pats izvēlējos toņu, tieši izvēlējos plēju, kas ir
ar silāku tonu, nedaudz, viņi nav pavisam melni, viņi nedaudz tikai pietumšana. Protams, tas auto nav perfekts un, protams, ka viss švīkses tur neizpulē, bet ja tu neej klāt ar lampu šitā tur kaut ko konkrētās tieši vietās, kur tiešām ir ar kaut ko trāpīts, kur nebija iespējams izpulēt, tad man auto izstās vienkārši burvīgi un pats mans klients ir ļoti laimīgs un arī viņš skatās starp citu mūsu YouTube kanālu, tā kā čau tev, paldies, bija patīkami sadarboties, arī prieks, ka tu pats esi laimīgs. Un es ļoti ceru, ka jums, man mīļā skatītāji, patīk šīs video, jo viss šitās, cik pagāja dienas, 8 dienas vai 9. Karoči vairāk kā nedēļa pagāja un visu šito laiku es gan strādāju, gan es kā pulēju norauju uzreiz pulējumu aparātu, skrienu uz blakus boks, tur filmēju, ko čaļi slīpē, krāsoju. Es riktīgi centos tā kā priekš jums safilmēt materiālu. Tā kā, ja jūs esat šito video noskatījušies līdz galam, nospied lūdzu to laiku un abonē kanālu, jo tas ir enerģija, laiks, materiāli. Šitā kamera pīsģets, cik viņi maksāja, tā kā ar jums bija draugu Grobu Studio. Spiežat laiku šim video un tiekamies jau nākamā video. Paldies jums!